Labdien visiem! Mani sauc Velta. Šodien savā video pastāstīšu nedaudz par šūšanu, parādīšu 3 gatavos darbus zeķes un parādīšu, kādu tad dzīvi šonadēļ esmu nopirkusi. Un tā patīkam jums skatīšanos. Tātad vispirms par šūšanu. Savos iepriekšējos video jau esmu stāstījis, ka es ne tikai jaudu, es arī šuju, jo pēc izglītības esmu sieviešu virsdrēbju drēbniece. Un kādreiz ļoti sen strādāju arī šajā profesijā. Tagad, protams, kad laiki ir mainījušies, ja profesijās vairāk nestrādāju, tad šūšana man vienmēr ir palikusi kā tāds hobijs, kā arī tāds papildus darbs vēl, kur nopelnīt. Un pēdējos apmēram 10 gadus es pārsvarā šuju gultasveļu. Un arī piedalos tirdziņos ar savu šūto gultasveļu, bet pēdējo 2 gadu laikā šūšana ir palikusi kaut kā novārtā. Uz tirdziņiem arī vairāk neesmu bijusi. Pagājušo gadu biju gana Līgatnes pilsētas svētkos piedalījos. Tātad šūšana ir nedaudz palikusi tā kā novārtā, jo ļoti daudz arī adu. Jā, kāpēc šūšanai tā esmu tā kā atmetus nedaudz ar roku, tāpēc, ka ja salīdzinām šūšanu un adīšanu, tad šūt ir grūtāk. Šurot, tu tomēr esi, kā saka, piesaistīts konkrēti pie šujmašīnas un gludekļa. Adīt mēs varam jebkurā vietā, jau pie jūras sēžot, parkā, sabiedriskā transportā, kaut vai braucot varam mēs adīt arī mājās, mēs varam adīt sēžot, atraudoties jebkurā telpā, tad šūšanā tu esi tomēr tev ir visu laiku pie šujmašīnas jābūt, un tas ir tā, fiziski arī netik viegli kā adīt. Tātad šūšanā, par šūšanu šodien, jā. Tātad, kā jau teicu, agrāk šuvu ļoti daudz gultasveļu, pārtraukums ir bijis, bet tagad esmu nolēmusi tā nedaudz tomēr arī šūšanai atkal pievērsties. Un esmu nopirkusi nedaudz audumu un parādīšu un pastāstīšu, ko tad es šūšu no šī te auduma. Tātad, kā jau teicu, agrāk piedalījos arī tirdziņos ar savu šūto gultasveļu. Jā, tas nav tik vienkārši, tas prasa ļoti daudz spēka sašūt šo te produkciju, lai varētu braukt tirgoties. Mēģiniet iedomāties, ja braucot uz vienu tirdziņu ir jābūt vismaz 80 spilvendrānam, pa kādam palagam, vēl virspalagam. Tas ir darbs, kas ir jāiegulda un arī nauda jāiegulda ir, jā. Tātad esmu nopirkusi nedaudz audumā, no kura šūšu spilvendrānas. Šīs spilvendrānas arī būs ne man personīgi. Tātad, protams, šujot man arī jāskatās, kāda cena ir, jāpievērš tam liela uzmanība. Un man ļoti patīk šūt spilvendrānas no Mežozē pirktajiem auduma atgriezumiem. Tātad arī šie audumi ir auduma atgriezumi. Cenas ziņā tas ir gandrīz 2 reizes lētāk nekā audums maksā. Un, ja es protu šūt, kāpēc to neizmantot un neuzšūt spilvendrānas no šādiem te auduma atgriezumiem. Tātad man šeit ir 1, 2, 4 dažādi audumi. Viss šis te audums, ko es jums tagad rādīšu, ir kokvilnas satīna audums. Man ļoti patīk Mežozē kokvilnas satīns. Tātad pirmais auduma atgriezums, auduma gabaliņš ir lūk šāds. Šāds gabals no šī te auduma es šūšu spilvendrānas 50–60 cm, jā, 50×60 šis te izmērs. Jo šeit ir tikai, šeit metrs bija, un audums 1,50 m, plats lielāks, garāks spilvendrānas nesanāk citi izmēri. Tātad no šīm spilvendrānām būs spilvadi 50×60 šāds audums. Šeit 2 spilvendrānas tiks sašūtas. Tā, nākošais audums ir šāds te pelēks ar baltu. Pelēks ar tādu, tumšāk pelēks ar tādu gaišāku pelēku. Šāds te audumiņš. Šeit jau man ir audums vairāk, šeit bija 1,80 m, un šeit tik šūtas 2 spilvendrānas 50×70. Tātad šīs 70 ir tādas garanas spilvendrānas, garāk. Tur bija 50×60, šeit ir 50×70. Šāds te pelēks kokvilnas satīna audums. Tad vēl ir 2 gabali pilnīgi vienādi
Audumi tikai 2 gabalos, šeit ir 1,80 m arī laikam auduma garums. Tātad šāds te balts audums ar tādām krāsainām puķītēm. Šeit tumši zils, palēks, rozīgs tāds. No šī auduma arī tiks šūtas spilvendrāns izmērs 50 x 70. Tātad man šeit ir 2 šādi auduma gabali. Manuprāt, šeit sanāks, šis audums, manuprāt, bija 1,60 m plats. Un šeit sanāks varbūt 3 spilvendrāns. Iespējams, ka, ja 1,60 m plats bija, tad sanāks 2 spilvendrānas. No viena gabala 2 spilvendrānas 50 x 70 un 1 spilvendrāna 50 x 60 vai 40 x 60. Nu jā, jāskatās, kā tur audums paliks pāri. Man šķiet, ka šeit bija 1,60 m platums. Tātad šāds audums. Tātad tie ir 2 tādi. Un šāds te skaists kokvilnas satīna audums šādā te bordo krāsā. Šeit ir arī 1,80 m. Un šeit arī sanāks man 2 spilvendrānas 50 x 70. Jā, spilvendrāns es šuju. Spilvendrānām aizdara ir šī te pārlokāmā mala, tā kā iekšpusē, jā. Šī te pārlokāmā mala man parasti ir apmēram, ne mazāk kā 20 cm. Jā, tādi audumi man ir. Ļoti ceru, ka nākošajā nedēļā pieķeršos beidzot arī pie šūšanas darbiem. Bet tagad tālāk par adīšanu. Un tagad tālāk par adīšanu. Man ir 3 gatavie darbi, ir nodīti 3 zeķu pāri. Nedēļas laikā esmu nodījusi 3 zeķu pārus. Jā. Tātad šo pārīti es jau iepriekšējā video rādīju. Tad zeķis bija tādā sākuma stadijā. Zeķu pārs ir nodīts, zeķis ir izmazgātas, notvaicētas, viss ir pilnīgi pabeigts. Tātad šīs zeķis es adīju izmēram 45. Man ir tāds pasūtījuma darbi 3, ir jānoda 3 zeķu pāri 45. izmērs. Tātad esmu noadījuši šādu te pārīti. Šīs zeķis, tāpat kā visas iepriekšējās zeķis, tātad es adu savienojot divas dažādas dzijas, klasisko zeķu dziju un mūsu pašu klipanu saules dziju. Un šīs te zeķis ir tapušas savienojot šādas te 2 dzijas kopā. Tādu gaišu beišīgu vilnu un šo te raibo zeķu dziju. Šī ir dzija no sērijas šīs te Himalaji. Šeit dzijas sastāvā tātad ir merino, poliamīds un bambukse. Tātad šādas zeķītes ir nodītas. Adīju, kā jau visas savas zeķis, adatas numur 4. Jā, šeit ir biezā šī te klipana saules dzija. Adatas numur 4. Tātad 3 labiski, 1 krēliski, nostiprinošais papēdis. Un pēc tam jau pēdas daļa labiskais adījums, bet šo te 3 labiski, 1 krēliska turpināju adīt līdz pat punkala noraukumam. Tātad šāds zeķu pārītis 45. izmērs ir noadīts. Tad otrs zeķu pāris arī ir 45. izmērs. Šīs zeķes adīju arī no klipana saules dzijas, tikai šī dzija jau otra ir dzija Nako Boho zaļā krāsā. Jā, no šādā te dziju salikumā, šādus te 2 krāsu dziju salikums, jā, šo te tumšāk zaļo vilnu un šo te Nako Boho gaišāk zaļo, esmu jau nodījis no šīs te dzijas, šis ir 4. pāris, jā. Tātad šis arī ir 45. izmērs. Šī klipana saules dzija ir nedaudz smalkāka nekā tā gaišā iepriekšējā zeķēme. Un šeit jau es adīju ar adatām numuru 3,5. Adats numuru 3,5, bet tas pats princips kā tām iepriekšējām zeķēm. Tātad 3 valciņi labiski, 1 krēliski, nostiprinošais papēdis.
Nu, šādu te rakstu es zeķēm adu pēdējā laikā gandrīz visām, jā. Šis te 3 labiski un 1 krēliski. Tā, šīs zeķes ir nodītas, bet nav vēl mazgātas. Tātad vēl vienas zaļas zeķes, 45. izmērs. Un trešais zeķu pārītis ir lūk šāds. Šīs zeķes jau ir dāmu zeķes. Šis būs izmērs tāds 38, 39 zeķes nodīts, bet arī vēl nav mazgātas. Un šīs zeķes es adīju arī no Nako Boho šādas krāsas dzēja, tāda koša ceriņa krāsa, un pievienoju klāt šādu te, es nezinu, kas tā lilīga krāsas vilnas dziļu, un šāds te melanžēts adījums izveidojās. Tātad, jā, zeķis tikai jāizmazgā vēl. Tātad vienu zeķu pāris nodiju, un man palika, šeit ir 51 grams, šī te pati zeķu dzija, sanāk vēl viens pāris, bet man nedaudz pietrūks šī te lilīgās krāsas dzija, lai nodītu vēl vienu pāri izmēru 38, 39. Šī te vilnas dzija tur pietrūkst apmēram kādi, es nezinu, 10 grami, pat ne, kādi 8, 7 grami, bet, pietrūkst. Un es nolēmu, kad nāksies man kaut ko kombinēt šo te zaļās krāsas dziju. Iespējams, ka valnīti es adīšu viena rinda šī te dzija un šī klāt krāsa, otru rindu adīšu šī te Nako Boho dzija un šī te zaļā dzija. Tad valnītis sanāks tāds, tādām smalkām strīpiņām. Un tad jau pēc tam skatīšos, kas būs, vai pietiks šī dzija, lai izadītu zeķi līdz galam, ja ne, tad arī tādā pašā krāsu kombinācijā izadīšu zeķei purngalu. Bet ļoti gribu izadīt abus šos te kamoliņus un arī šo te dziju, lai dzija vienkārši, kā saka, mājās nestāv par velti. Jā, tātad tādi 3 zeķu pāri ir nodīti. Tātad adats numur 4, numur 3,5 un šeit arī adats numur 4. Adījās ātri, protams, tikai nepagūvu visu vēl izmazgāt. Tā, tas ir stāsts par maniem 3 gatavajiem darbiem, un tagad parādīšu, kādu dziju esmu nopirkusi. Tātad šeit ir mana nesen pirktā zeķu dzija, un tagad pastāstīšu un parādīšu nedaudz vairāk. Tātad es iepriekšējos video stāstīju, kā es šo te klasisko zeķu dziju parasti sūtu no viena no Lietuvas internetu veikaliem, tā sanāk lētāk, bet tad, protams, ir jāsūta dzija vairumā, vismaz 5, 6 šīs te ficītes jāpasūta, tikai tad dzija, kā saka, ir izdevīgi sūtīta. Taču, pārskatot mājās savu zeķu dziju krājumus, sapratu, ka man ir diezgan daudz šī te zeķu dzija, un tādu lielāku pirkumu nevēlos šoreiz sūtīt, vienkārši tāpēc, lai šī dzija nesakrājās. Man nav tāds paradums, kā pirkt dziju un krāt mājās. Esmu redzējis, kā citām adītājām ir pilni skapļi un plaukti piekrāmēti ar dzijām. Man, jāsaka, paldies Dievam, nav tādas vēlēšanās, tāpēc es sapratu, kā zeķu dziju es nesūtīšu tādos lielos tādos pasūtījumos tik daudz. Un, jā, tātad es jums tagad parādīšu fotogrāfiju, video, cik daudz man ir šī te zeķu dzija un ko tad esmu piepirkus klāte. Tātad šī te zeķu dzija, klasiskā zeķu dzija manos krājumos ir apmēram 1800 grami apmēram. Es nepārsvēru, bet tā paskaitot. 1 kilograms no apmēram 800 grami man ir šī te zeķu dzija. Sapratu, ka nekāds lielos pirkums, tāpēc arī veidot negribu, ir jāizada šī te dzija, kas ir. Un no klipansaules dzijām tātad arī parādīšu, cik daudz man ir. Klipansaules dzija man gan ir apmēram, es domāju, uz kādu kilogramu. Kāds kilograms tur varētu būt, gandrīz uz pusi mazāk nekā šī te zeķu dzija.
Tāpēc nolēmu piepirkt klāt tikai šo te vilnas zeķu dziju no Klipan saules. Tātad šeit ir mani visi pirkumi, vilnas dzija. Tā es varbūt nolikšu un parādīšu jau pa krāsām. Tātad divas šādi te spoļu tādi dziju atlikumi, tādā beišīgā un pelēkā krāsā. Tā divi šādas dzijas. Tad viens tāda ficīta, arī tas laikam spoļu atlikums vispār. Dzijas sarkanā krāsā. Es pēc tam parādīšu, ar kurām dzijām es kombinēšu kopā šīs te krāsas. Tātad tāda spiltis sarkana krāsa. Pēc tam ir tumši zilā krāsā dzija viena šķeterīte. Tad ir divas šādas te bordo krāsas. Šīs ir jau smalkais variants, Klipan saules smalkā šī te vilnas dzija. Un gaiši zilā krāsā. Starp citu, nekad neesmu adījusi zeķes no dzijas gaiši zilā krāsā. Man pat nevienas zeķu dzijas tādas nav, tā kā nāksies gan piepirkt klāt kaut ko gaiši zilā krāsā. Bet, nu jā, man šī krāsa ļoti, ļoti iepatikās, nu nenoturējos un nopirku. Un no zeķu dzijām tātad ir divas šādas te ficītes nopirktas, Nako Boho un Forza. No šīs te dzijas es adīšu šo te zeķu pāri 45. izmēru, un man ir, protams, arī vajadzīga otra dzija, ko pievienot klāt, un ir uz to brīdi ir divi varianti. Vēl nezinu, no kuru pievienošu klāt. Tātad šai dzijai tiks pievienota klāta vai nu šī te tumši zilā Klipan saule, vai šī te pelēkā. Tagad grūti pateikt. Es baidos, ka šī te tumši zilā krāsa savienojumā kopā ar šo te forzu vai nebūs par daudz tumša. Un pazudīs šai dzijai visas šīs te krāsu pārejas. Nu, jānoāda iespējams būs paraudziņš un jāapskatās, kā tas izskatās. Nu, ja būs par daudz tumša, tad pievienošu šo te pelēko krāsu. Pelēkā krāsa ir tāda neitrāla krāsa un praktiski var gandrīz pie jebkuras dzijas pievienot klāta. Nu, pagaidām grūti pateikt. Abas šīs te dzijas ir Klipan saules biezākā dzija un tiks adītas tātad šīs te zeķes ar adatām numur 4. Nu, pagaidām tātad ir jāizvēlās, kuras divas no šīm te divām vilnas dzijas krāsām tiks savienotas ar šo te forziņu kopā. Tātad tas ir viens zeķu pāris tiks adīts no šādas dzijas. Tātad šī koši sarkanā dzija tiks savienota, protams, kopā ar šo te sarkano Nako Boho dziju. Visticamāk, ka tās būs zeķes, dāmu zeķes, izmērs 38, 39, 40, varbūt vīru zeķes. Es kaut kā sarkanā krāsā neredzu, vismaz pagaidām nē. Tātad šeit noteikti sanāks varbūt divu zeķu pāri pat. Nu jā, pareizi, no šīs te ficītes var uzadīt divus zeķu pārus savienojumā ar šo te vilnas dziju. Pareizi, šeit varētu būt divi zeķu pāri. Nu jā, adīsim un skatīsimies, kā sanāks. Tātad šeit būs šāds pārītis. Tā, un otra tātad dzija, ko nopirku Nako Boho, ir šāda te. Šeit ir tādas bordo krāsas, lilija krāsa. Tātad šī ir Nako Boho dzija, un šeit 100 gramos, cik 100 gramos bija, 400 metri ir nedaudz rupjāka nekā Forza. Un šo dziju es savienošu noteikti ar šo te bordo krāsas Klipan saules dziju. Tātad šeit divu pārīšu noteikti arī sanāks. Šī Klipan saules dzija ir jau smalkā dzija. Un šeit visticamāk adīšu ar adatām numura 3. Tātad divi šādi pārīši būs. Un šī te tāda gaiša biešīga, tāda
Gaiši bēšīgi, bēšīgs jau arī gaišs ir tikai. Tātad šo te bēšīgo dziju savienošu ar šo te forzu vienkrāsaino. Man ir 200 grama, tātad 2 ficītes, un šeit sanāks 3-4 zeķu pāri noteikti savienojumā ar šo te dziju kopā. Tātad vienkrāsaina zija un vienkrāsainas zeķis būs tāds klasisks zeķis. Nu, vienu brīdi bija doma adīt šo te gaišo zeķu pāri, iadīt šo te draiskos briežus. Es zinu, ka šos te briežus jau vada daudzus gadus adītājs. Es esmu adījis šallas ar draiskajiem briežiem, varbūt, kad arī zeķēs iadīšu. Nu, skatīšos, vai man būs vēlēšanās adīt, nebūs tos briežus, bet kaut kad uz Ziemassvētkiem es droši vien kādu zeķu pāri ar šiem draiskajiem briežiem noteikti izadīšu. Bet vai tas būs konkrēti šajās dzijās, tagad vēl grūti pateikt. Tā, un tad ir palikuši šī te gaiši zilā krāsa. Nu, nevienas zeķu dzijas man pagaidām gaiši zilā krāsā nav. Nu, nav nevienas dzijas, kur es varētu šo te zilo pievienot. Nu, varbūt pie šīs dzijas var, bet, nu, te es jau teicu, šī dzija ir man nopirkt jau citām pārītime. Bet, nu, jā, man tik ļoti iepatikās šī te gaiši zilā krāsa, ka es vienkārši nevarēju atturēties, kad biju veikalā un nopirku vismaz 200 gramus. Šis ir tas smalkākais variants. Šeit noteikti zeķu pārītis ar adatām numur 3. Jā, Klipans Saules dziju šodien ir svētdienā, jā, es biju piekdienu veiklā, ļoti liela izvēle bija, ļoti daudz dažādas krāsas bija, tā kā adītājs, ja jūs arī adiet no šīs te vilnas dzijas, tad varbūt pirmdien vēl kaut kas būs palicis pāri veikalā. Nu jā, tātad šāda dzija man ir nopirkta. Tātad, ko es nākošu nedēļu adīšu, kas ir plānos adīt, tātad man ir noteikti jānoda vēl 2 zeķu pāri, izmērs 45. Tātad es jau rādīju dzijas, kuras es adīšu, un nodīšu arī vienu zeķu pārīti 45. izmēru šādas te brūnas. Šī gan dzija ir no iepriekšējās reizes, kad es pirku. Tātad Klipans Saule, biezākais, rubjākais variants, un forza brūnā krāsā, adats numur 4. Tātad, jā, tātad no šīm te dzijām, nu, ja no šī te man būs 45. izmērs, un brūnā būs 45. izmērs. Un tad man ir nodīti jau 4 zeķu pāri 45. izmērs. Cilvēks, kuram es zeķus piedāvāšu, varēs izvēlēties tad kādas patīka. Nu tā, tas arī šodien viss. Paldies, ja noskatījāties, un tiekamies jau kādu citu reizi.